Pauli, mēs esam redzējuši, kā top limonāde, zefīrs, konfektes, olas. Kas būs šodien? Es nezinu, varbūt tu parādīs, kā top raķetes? Nezinu, skatāmies, tas būs pārsteigums. Šie ir rudzu milti. Tā ir pati galvenā sastāvdaļa, no kā top Latvijā tik iecienītā un veselīgā rupjmaize. Varētu teikt, ka tieši šajās koka mucās sākas maizes klaipiņa radīšana. Sākumā tiek izveidota masa, ko sauc par plaucējumu. Plaucējums sastāv no iesala un verdoša ūdens. Kad plaucējums ir 2 stundas nostāvējies, tam nedaudz pievieno jau gatavu maizes mīklu, kas pietaupīta no iepriekšējās cepšanas reizes. Mūsu vecvecmāmiņas, kuras maizīti cepa pirms 100 un vairāk gadiem, šo pietaupīto mīklu sauca par sakasnīti. Mīklu no iepriekšējās cepšanas reizes pievieno tāpēc, lai veidotos ieraugs. Rūpīgi ieskatoties, var redzēt, ka izveidotā masa burbuļo. Tas ir tāpēc, ka sakasnītis mīklai liek rūkt un skābēties. Maizes cepēji mucas novieto plauktos un tur atstāja tās uz 6 stundām. Kad ieraugs gatavs, to ievieto šādā mikserī un pievieno tam miltus, sāli un ūdeni, lai izveidotos mīkla, no kuras gatavo maizi. Šobrīd tiek gatavota augļu maize, tāpēc mīklai pievieno rozīnes, riekstus, aprikozes un žāvētas plūmes un visu kārtīgi samaisa. Kad mīkla ir gatava, to ievieto šādā koka kastē. To sauc par abru. Abru ar mīklu novieto siltā vietā, lai tā 2 stundas ieraudzējas. Nu ir pienācis laiks cept maizes klaipus. Katru klaipiņu veido ar rokām, un tie visi sākumā nonāk šajā krāsnī, kur tos apcep vairāk nekā 400 grādu augstā temperatūrā. Krāsnī ir apmēram 15 reizes karstākā viskarstākajā vasaras dienā. Kad maizīte ir apcepusies, to liek iekšā citā krāsnī, kur ir 200 grādu karstums. Šeit rupjmaizes klaipi cepas 1,5 stundu. Kad kukulīši ir izcepušies, tos ar līzi ņem ārā un noklāj ar klīsteri, lai klaipi spīdētu un tajos ilgāk saglabātos rupjmaizes veselīgās īpašības. Nu, maizīte ir gatava nonākt uz jūsu galdiem un remdēt lielo apetīti.